Esiet sveicināti! Mani sauc Anželika Gudraniece, esmu neiroloģe, un šeit mēs runājam par atmiņu, kognitīvajām funkcijām un smadzeņu veselību kopumā. Mūsu atmiņa ir kognitīvo spēju viena daļa, kas nodrošina informācijas iegaumēšanu, uzglabāšanu un atsaukšanu apziņā. Plašāk par atmiņu un citām kognitīvajām funkcijām es stāstīšu savā iepriekšējā video. Saiti es pievienošu aprakstā, un, ja jums ir vēlme un interese, esiet laipni aicināti to noskatīties. Pateicoties atmiņai, mēs varam mācīties, mēs attīstamies un pilnveidojamies, mēs uzkrājam pieredzi un galu galā esam tie, kas esam. Es domāju, gandrīz ik viens no mums kaut reizi dzīvē ir uzdevies ar jautājumu, kādā veidā ir iespējams padarīt savu prātu asu, vai kā var uzlabot mentālās funkcijas un saglabāt prāta spējas gadiem ilgi. Laba atmiņa ir atkarīga no galvas smadzeņu veselības un vispārējās veselības kopumā. Un neatkarīgi no tā, vai tas ir students, kurš mācās svarīgam eksāmenam, vai profesionālis, kurš apņēmies saglabāt asu prātu, vai arī cilvēks gados, kurš vēlās uzturēt savas atmiņas spējas, ik viens no mums var patiesībā darīt ļoti daudz, lai uzlabotu savu atmiņu un mentālo darbību. Varbūt jums ir nācies dzirdēt teicienu, ka vecam sunim nevar iemācīt jaunus trikus. Taču zinātnieki ir atklājuši, ka šis teiciens uz galvas smadzeņu funkcijām patiesībā neattiecās, jo smadzenēm piemīt pārsteidzoša spēja pielāgoties un mainīties pat vecumdienās. Un šo spēju dēvē par neiroplasticitāti. Tā, izmantojot pareizo stimulu, mūsu smadzenes var pirmām kārtām veidot jaunus nervu šūnu savienojumus, otrām kārtām var mainīt jau esošos, un arī pielāgoties nepārtraukti mainīgajiem apstākļiem. Šī smadzeņu neticamā spēja pārveidot sevi ir patiesa, kad mēs runājam par mācīšanos un atmiņu. Mēs katrs varam izmantot savu neiroplasticitātes spēku un potenciālu, lai palielinātu savas kognitīvās funkcijas, lai veicinātu spēju apgūt jaunu informāciju un lai uzlabotu atmiņu jebkurā vecumā. Tāpēc es aicinu jūs kopā ar mani izskatīt ieteikumus, kā to var panākt. Un pirmais ieteikums ir trenēt savas smadzenes. Augot un attīstoties līdz pilngadības sasniegšanai, mūsu galvas smadzenes ir izveidojušas miljārdiem nervu šūnu savienojumu, kas ātri palīdz apstrādāt informāciju, kas palīdz ātri atsaukt to atmiņā, ļauj atrisināt dažādas problēmas un izpildīt ierastus uzdevumus ar tādu minimālu garīgu piepūli. Bet, ja mēs regulāri izmantojam tikai šos te labi zināmos darbības ceļus, tā teikt, darbojoties autopilotā, mēs nestimulējam savas galvas smadzenes pietiekamā mērā, lai tās varētu turpināt attīstīties arī tad, kad esam pieauguši. Atmiņa, tāpat kā muskuļu spēks, tā ir regulāri jātrenē. Un, diemžēl, te darbojās princips izmanto vai zaudē. Bet ne visas aktivitātes ir vienlīdz efektīvas. Labākais smadzeņu vingrinājuma ieteikumi ir tie, kas pārtrauc mūsu rutīnu un izaicina smadzenes, liekot tām radīt jaunus nervu šūnu savienojumus. Es minēšu dažus ieteikumus, kā to var panākt. Piemēram, mācoties ko jaunu. Un nav būtiski, cik lielā mērā intelektuāla būs šī darbība. Ja tas priekš jums ir kaut kas jauns, tas jau ir labi. Taču šim nolūkam nederēs arī tādas aktivitātes, ko jūs jau pieprotat, jo tām ir jābūt ārpus jūsu komforta zonas. Tāpēc vislabāk ir apgūt kaut ko jaunu, jaunas iemaņas un jaunas prasmes. Vēl jauni nervu šūnu savienojumi rodās, ja izaicinam savas smadzenes. Labas smadzeņu darbību veicinošās aktivitātes ir tādas, kas prasa mūsu pilnīgu un nedalītu uzmanību. Un šeit nepietiek ar to, ka aktivitāte kaut kādā brīdī ir šķitusi sarežģīta. Tai joprojām jābūt tādai, kas prasa garīgu piepūli. Piemēram, efekts būs tāds, ja mēs mācāmies spēlēt jaunu skaņdarbu. Taču, ja spēlēsim
atkārtoti un ilgstoši, pat arī kādu ļoti, ļoti sarežģītu skaņdarbu, taču to, ko jau pirms laika esam iegaumējuši, tas neveicinās smadziņu trenēšanu. Neiroplasticitāte veicina arī prasmes, kuras vajag padziļināti attīstīt. Un tā ir ieteikums meklēt nodarbes, kas ļaus sākt ar vienkāršāko līmeni un pakāpeniski virzīties uz priekšu atkarībā no prasmju uzlabošanās. Tāpēc ir vienmēr vēlams paplašināt savas robežas, lai varētu turpināt pilnveidoties. Un tad, kad jau šīs te iepriekš sarežģītais līmenis ir sācis šķist komfortabls, tā ir zīme, ka ir pienācis laiks pāriet uz augstāku grūtības pakāpi. Vēl ir ieteikums izmantot jaunus maršrutus. Tas arī ļoti labi trenē smadzenes. Tā, piemēram, dodoties uz darbu, ciemos vai veikalu, cenšamies sastādīt arvien jaunus maršrutus līdz galamērķim. Un vienalga, vai dodamies ar auto, divriteni vai kājām. Efekts ir vienādi labs. Nu un visbeidzot, smadzenes trenēšana veicina gandarījums, jo apbalvojumi sekmē mācīšanās procesu un jo vairāk esam ieinteresēti un gandarīti konkrētās aktivitātes veikšanas laikā, jo lielāka varbūtība, ka mēs to turpināsim darīt un līdz ar to arī gūsim lielākas priekšrocības. Tāpēc ir ieteikums izvēlēties tādas aktivitātes, kas ne tikai izaicina, bet arī sniedz patiku un apmierinājumu. Otrs ieteikums, kā varam trenēt atmiņu, ir neatteikties no fiziskiem vingrinājumiem. Tas palīdz saglabāt asu prātu, jo uzlabo mikrocirkulāciju un palielina skābekļa piegādi galvas smadzenēm un citiem iekšējiem orgāniem. Tādā veidā mazinot tādu slimību risku kā cukura diabēts un arteriālā hipertenzija, kas neatkarīgi paši sekmē atmiņas traucējumu attīstību. Regulāras fiziskas aktivitātes vēl samazina arī stresu hormonu izdeli un veicina noteiktu ķīmisku vielu izstrādi galvas smadzenēs, kā arī pastiprina neiroplasticitāti. Un tas viss kopumā uzlabo kognitīvās funkcijas. Un te laikam rodās jautājums, kāda tad ir smadziņu darbību uzlabojošie fiziskie vingrinājumi? Un tie ir aerobie vingrinājumi, kā skriešana, nūjošana, riteņbraukšana, ātra iešana vai peldēšana. Tās visas ir aktivitātes, kas ļauj sirdī pumpēt labāk asinis un arī ir veselīgi ne tikai sirdī, bet galvas smadzenēm. Vēl tās ir fiziskās aktivitātes, kas veicamas rīta pusē, jo palīdz ne tikai pamosties, bet arī sagatavo mūsu smadzenes mācīšanās un darba procesam dienas garumā. Jo īpaši vērtīgi ir vingrinājumi smadziņu trenēšanai tie, kuros ir nepieciešama sadraudzīga acu roku koordinācija vai kompleksās motorās iemaņas. Un ir arī ieteicams dienas gaitā pārslēgties uz īsām vingrinājumu pauzēm, jo tas ļauj mūsu smadzenēm atpūsties un tādā veidā palīdzot izvairīties no mentālās pārslodzes un noguruma. Respektīvi pat īslaicīga pastaiga vai daži pietupieni vai palēcieni smadzenēm palīdzēs restartēties. Tad ejam pie trešā ieteikuma labas atmiņas nodrošināšanai, un tā ir izgulēšanās. Pastāv atšķirības starp miega daudzumu, kuru mēs varam saņemt, un daudzumu, kas katram no mums ir nepieciešams, lai darbotos vislabāk. Pieaugušiem ik nakti vidēji nepieciešams gulēt 7,5 līdz 9 stundas, lai izvairītos no miega trūkuma. Diemžēl pat dažu stundu taupīšana rada nelabvēlīgu ietekmi, jo tiek apdraudēta atmiņa, radošums, problēmu risināšana un kritiskā domāšana. Paralēli dziļa miega fāzē informācija, kas ir iegūta dienas laikā, tiek pārnesta un saglabāta ilglaicīgajā atmiņā. Tādā veidā nodrošināt atmiņu veidošanos. Un tagad es nosaukšu praktiskus ieteikumus kvalitatīvam miegam. Pirmām kārtām ir svarīgi regulāri ievērot miega režīmu, proti katru vakaru censties iet gulēt un ik rītu mosties vienā un tai pašā laikā, arī brīvdienās, atvaļinājumos un svētku dienās. Vismaz stundu pirms gulētiešanas ir ieteicams izvairīties lietot viedierīces, jo televīzora, datora un viedtālruņa ekrāni izstaro zilo gaismu,
kas izraisa modrību un nomāc hormona melatonīna izdali, kurš normā padara mūsu miegainus vakaros. Vēlams arī paskatīties, vai nevajag pakoriģēt lietotā kofeīna daudzumu, jo kofeīns katru no mums ietekmē atšķirīgi, un ir cilvēki, kas pret to ir ļoti jūtīgi. Tāpēc viņiem pat tasīte rīta kafijas var traucēt gulēt naktī. 4. ieteikums labai atmiņai ir laiks draugiem un dzīves baudīšanai. Pozitīvi tas, ka atmiņas uzlabošanas paņēmieni ir ne tikai nopietnas aktivitātes, kā šaha stratēģija apgūšana vai augstākās grūtības pakāpes krustvārdu mīklu risināšana. Nebūt nē. Tie arī noteikti ir viegliprātīgāki procesi. Piemēram, regulāra komunikācija ar mums patīkamiem cilvēkiem, ar domu biedriem, kā arī dzīvojot dzīvi, kas ir prieka brīžu pilna. Tas viss sniegs kognitīvo spēju uzlabošanos. Jo cilvēks ir sabiedriska būtne, mēs neesam domāti izdzīvošanai, un būdami izolēti nekad nespēsim pilnveidoties. Ir konstatēts, ka attiecības stimulē smadzenes, un patiesībā miedarbība ar citiem cilvēkiem var nodrošināt vislabāko smadzeņu vingrinājumu. Un pētījumos ir secināts, ka draudzīgām attiecībām un atbalsta sistēmā ir liela pozitīva ietekme gan uz emocionālo, gan uz smadzeņu veselību. Vēl ir atklāts, ka cilvēkiem ar aktīvo socializēšanos atmiņa pasliktinās vislēnāk. Nākošais 5. veids, kā varam uzlabot savu atmiņu, ir caur stresa kontroli. Un, diemžēl stress ir viens no negantākajiem smadzeņu ienaidniekiem, un laika gaitā hronisks ilgstošs stress iznīcina galvas smadzeņu šūnas un bojā hipokampu, kas ir smadzeņu rajons, kas tieši ir iesaistīts jauna atmiņu veidošanā un jau esošu atmiņu atcerēšanās procesā. Vēl pētījumos novērots, ka hronisks stress ir saistīts arī ar atmiņas zudumu. Un te es vēlos nosaukt dažus stresa pārvaldīšanas paņēmienus. Tā, piemēram, ir ieteikums izvēlēties realistiskas cerības un mērķus, un arī būt gataviem vajadzības gadījumā teikt nē. Dienas laikā ir liederīgi ņemt pauzes. Papildus ir vēlams izteikt savas emocijas, tās nevajadzētu noklusēt, sevišķi smagās un negatīvās emocijas. Ir svarīgi noteikt veselīgu līdzsvaru starp darbu un brīvo laiku, kā arī vēlams ir koncentrēties tikai uz vienu veicamo uzdevumu, nevis paralēli vienlaicīgi veikt vairākus. 6. ieteikums, kā varam rūpēties par savu atmiņu, ir smieties. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka smiekli ir labākās zāles, un šī patiesība attiecās gan uz atmiņu, gan smadzeņu veselību, gan arī vispārējo fizisko veselību. Un atšķirībā no emocionālām reakcijām, kas skar tikai kādus noteiktus, konkrētus smadzeņu laukus, smiekli iesaista vienlaicīgi vairākus smadzeņu rajonus. Tā, klausoties jokus vai jokojot pašiem, tiek aktivizētas smadzeņu zonas, kas ir cieši saistītas ar mācīšanos un ar radošumu. Tāpēc smiekli mums palīdz domāt plašāk un brīvāk komunicēt. Un te būs arī daži ieteikumi, kā var ienest savā dzīvē vairāk smieklu. Piemēram, pasmieties pašiem par sevi. Padalīties ar saviem neveiklajiem brīžiem, jo labākais veids, kā sevi varam uztvert mazāk nopietni, ir runāt par epizodēm, kad sevi uztveram pārāk nopietni. Ja dzirdat smieklus, tad iespēju robežās pacenšaties piebiedroties jautrai kompānijai, jo lielākoties cilvēki ar prieku dalās ar kaut ko uzjautrinošu, jo tas dod iespēju vēlreiz padalīties ar jautrību. Pavadiet laiku ar jautriem un atraktīviem cilvēkiem. Tie ir cilvēki, kas viegli pasmējās gan par sevi, gan par dzīves neiedzībām, kas spēja atrast arī humoru ikdienas situācijās. Vēl var izvietot sev apkārt atgādinājumus, ka ik pa laikam ir jāuzjautrinās. Piemēram, var turēt kādu rotaļlietu sev uz darba galda vai mašīnā. Darba var pielikt pie sienas plakātu ar jautru saturu vai arī izvēlēties datora ekrānu audzētāju, lai ar tādu saturu, kas liek pasmaidīt. Un vēl ir ieteikums arī ierāmēt fotoattēlus, kurā jūs un jūsu mīļie izklaidējās.
Nu, un ir ieteikums mums visiem ir mācīties no bērniem. Viņi ir rotaļu un smieklu meistari. Bērni mums māca, kā dzīvi uztvert viegli. Nākošais, 7. ieteikums ir ēst smadzeņu darbību stimulējošo uzturu. Galvas smadzenēm, līdzīgi kā visam ķermenim, ir nepieciešama degviela, lai pilnvērtīgi funkcionētu. Veselīgs uzturs, kura pamatā ir augļi, dārzeņi, pilngraudi, veselīgie tauki, kā olīveļa, treknās zīves, rieksti, arī olbaltumvielas, pozitīvi ietekmē ne tikai veselību kā tādu, bet arī uzlabo atmiņu. Par uztura padomiem, kas veicina smadzeņu veselību un mazina demences attīstības risku, es runāšu kādā no turpmākajiem video. Tāpēc aicinu jūs pierakstīties uz kanālu, lai nepalaistu garām jaunumus. Nu un visbeidzot 8. noslēdzošais, bet ne mazāk svarīgais ieteikums labai atmiņai ir sekot savai veselībai un saulaicīgi ārstēt slimības, jo veselības problēmas traucē atmiņu. Atmiņas pasliktināšanās nav saistīta tikai ar demenci vai Alzheimera slimību. Atmiņas funkcijas traucē gan sirds un asinsvadu slimības un to riska faktori, tostarp augsts holesterīna līmenis asinīs un paaugstināts asinsspiediens. Vēl atmiņu pasliktina arī cukura diabēts, un cilvēkiem, kuri sirgst ar šo slimību, ir izteiktāka kognitīvo un atmiņas spēju pasliktināšanās nekā cilvēkiem, kuriem nav cukura diabēta. Vēl dažādas hormonālas izmaiņas var novest pie atmiņas pasliktināšanās, piemēram, dzimuma hormonu svārstības. Tā sievietēm menopauzē nereti pasliktinās atmiņa, jo samazinās estrogēna produkcija organismā. Arī vīriešiem var būt līdzīgas problēmas, ko rada zems testosterona līmenis. Vēl runājot par hormonālām izmaiņām, arī vairogdziedzera funkcijas traucējumi var novest pie aizmāršības, gausas domāšanas un apjukuma. Arī depresija un citas emocionālās sfēras pārmaiņas var atstāt tikpat liela negatīvu ietekmi uz atmiņas kvalitāti kā citas ķermeņa saslimšanas. Un patiesībā lēna domāšana, koncentrēšanās grūtības, izklaidība un aizmāršība ir izplatīta tieši depresijas simptomi. Vēl atmiņas problēmas izteiktāk var būt novērotas vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri ir nomākti vai jūtās vientuļi vai nevajadzīgi, un to nereti kļūdaini var pieņemt arī par demenci. Taču laba ziņa ir tāda, ka ārstējot depresiju, trauksmi un citas mentālās slimības, uzlabojās atmiņas un kognitīvo funkciju kvalitāte. Vēl arī virkne citu slimību spēj pasliktināt domāšanu, iegaumēšanu un pārējās kognitīvās spējas. Arī medikamenti, gan bezrecepšu, gan recepšu zāles, var traucēt atmiņu un skaidru domāšanu, tāpēc noteikti vajadzētu konsultēties ar savu ārstu vai farmaceitu par iespējamām blakus parādībām. Un ja jūs vai kāds, ko pazīstat, piedzīvo kognitīvās izmaiņas, it īpaši, ja tas rada bažas, ir silts ieteikums meklēt medicīnisko padomu pie sava ģimenes ārsta vai atmiņas speciālista, lai saņemtu pienācīgu novērtējumu un atbilstošus norādījumus, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Taču man šodienai tas ir viss. Ļoti ceru, ka dzirdētā informācija ir bijusi liederīga un esat uzzinājuši priekš sevis ko jaunu. Paldies, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mani un uz drīzu tikšanos. Atā!